ejam piedzīvojumā. Ir vakars Jelgavā un mērķis ir uzkāpt tornī. Bet nu reiz ir tajā jau uzkāpts un šoreiz paņēmu līdzi šitās te teleobjektīvu, lai pievilktu Jelgavu no tālienes, tur Jelgavas panorāmas siluetu. Jo pirmā reizē, kad es tur biju augšā, tad man nebija laikam teleobjektīvs līdzi. Apakšā ir kaut kāds saudzis. Bet man liekas, ka toreiz varēja viegli tikt klāt. Te ir bijušais lidlauks. Tālāk ir tās raksturīgās plāksnes. Ko viņš arī sākās ar tām plāksnēm. Kaut kāds pa kāju man uzmauc šitais tad dzelzis. Saule tieši sejā. Šitā uz sānu. Un tad jau mēs šeit varam tikt. Opā. Jā, stulbākās tieši tās pārējas, ka tur jau cerams ar visu šito ķiveri nesanāks man kāds foršs vakar. Tagad uzmanīgi jāizlien sauli. Šeit arī plecus var atsist. Pasties, kas te kaut kādi kauli. Putnus jau ķērts zem. Tā kā kaut kādu... Jēziņ. Tā es neatšķitu kameru. Es ceru, ka ne. Laikam, ka kameru neatcitu. Tas stulbākais, kā atsist kameru. Ko tu ķērts, Johaidī? Tā no zemes līmeņa liekas, nekas tur nav. Kā nav nekas augsts. Bet kā kāpi. Nē, šitas un vēl tikai 3. posms. Nav jau it kā arī nekas tik augsts. Kur pavarās skatam arvien plašākas teritorijas. Un taču uz manīm ķērts, vai? Laikam brīnās, kas te tāds viņa teritorijā lien iekšā. Porpuņina. Atkal atsitu aizmugurējuši to somu, kur man savukārt uz muguras ir, ka tas tornis paliek žulpilīgs. Labi, daudz vairs nav palicis. Un lūk, te ir Jelgavas dienvidu privāta māju rajoni. Suņi kaut kur arī sāk riet lejā. Tornis paliek arvien tāds džindželīgāks un šūpelīgāks. Tā. Augšā esam. Maziņais māja no mājas. Tā, kaut kā tā saule nespīd arī tik forši tomēr.
Nu jā, nekas jau baigais te nav. Ir tās dažas jā, viņai tai saulē, ja viņa rietētu kaut kur vairāk uz to pusi, bet tagad sanāk, kad ēnā ir tās malas īstenībā. Jāmēģina kaut kas pievilkt. Bet nu nekāds jau baigais zelta vērtais skats te nav. Bet šūpojās reāli. Viņš augšā šūpojās. Kāpēc viņš vēl vairāk šūpojās, es nesaprotu. Nu vējš varbūt arī uzpūš kādu brīdi stiprāk. Šodien vispār bija pa dienu stiprs vējš. Tā šeit ir tā kā tieši, lai uzlikts tā kā ķipa priekš. Ķipa priekš statīvu. Vai šī jānobildē arī šitie te lidlauka paterni. Kā tu bišķi paies, tā viss uzreiz baigi sakustās. Nu tā, nobildēts būs, jākāp lejā. Lejā kāpšana parasti sākam šitā aizmuguriski, loģiski. Kā redzams, tur ir vēl vairāk tādi toņi, bet nu, tur nav baigā tolka viņos kāpt, jo tas skats jau īpaši neatšķirās. Varbūt vienīgi no trešā tālākā ir bišķiņi jau cits leņķis uz Jelgavas centru un tuvāk tas grens. Bet, nu, man liekas, ka tur skatījos, ka tur bija toči un tās kāpnes lejas daļā vēl vairāk nosāķēts nost. Lai šitādi dūlie, kā es te nekāptu augšā. Tā šajā sadaļā jau, kad tu esi, tad tornis arī vairs nešūpojās un sajūta jau ir daudz stabilāka. Opa, šitie kauli. Galvenais nevar aizmirst, ka beigās tās trepes te nav. Opsā. Tā uz leju ir īstenībā inčīgāk nekā uz augšu kāpjot. Uz augšu ir kaut kā vieglāk, nu labi šitā. Nu tā. Šis tornis ir tāds samērā drošs sajūta.
šitajā ir samērā droši sajūta. Jo ir gadījies kāpt arī tādos, kas tur kaut kur vidzemē bija šis vecais, kas ir pirmkārt šitie jau padomu laika torņi. Bet ir tie, es saprotu, laikam, vai Pirmā pasaules kara vai vēl vecāki. Pirms tā laika tie saucamie, tā kā, ir tādi, viņiem vienāda veida konstrukcija, tā kā triangulācijas torņi viņi bijuši laikam ir kādreiz. Un tur viens no tādiem bija tā, kad reāli tikai tā kā karkas palicis un tur vidzemē vienā vietā. Bet skats bija foršs no viņa un potenciāli foršos skati jau gribējās uzkāpt arī. Bet tur bija riktīgi mīzīgi. Tur bija tāds riktīgi, tāds caurs bija tāds bez kaut kā. Tur visu laiku bija jāstās, kur tu kāji. Tur augšā nebija, pašā augšā arī nebija šitās grīdiņas. Pamatnes nekādas nebija. Bet jāsaka tā kā ir. Tieši no šāda veida torņiem es esmu iegūs dažus no vislabākajiem Latvijas skatiem, augšskatiem, kamēr oficiālo skatu torņus uzreiz uzbūvē kaut kādā pilnīgā bezsakarā, kaut kādā meža, kur tikai meža galus tu redzi, vai, piemēram, kur nepāriet pār tuvējo koku galotnēm, tas jaunais skatu tornis, kas ir šitajā te Oliņkalnā, ja pie Oliņkalna, kur bija vecais normālā vietā, vai Ormaņkalnā. Vecais bija normālā vietā, jauno uzbūvēja pilnīgi iekšā aiz kaut kādiem kokiem, kur vispār neko nevar jēdzīgi redzēt. Un šitajos neoficiālajās vietās uzkāpjot ir, piemēram, uz Ines Elaukstu, tur viens tornis, tur ir baigi superīgais skats un vēl arī vairākās citās vietās vidzemē.